Es ticu, ka es neesmu vienīgā, kurai katru gadu vasaras beigās ir sajūta, ka nu nekas nav šovasar izdarīts. Neko neesmu redzējusi, nekur neesmu bijusi, neko piedzīvojusi, un vasara ir paskrējis garām vienkārši nemanot. Tad šogad es esmu apņēmusies izvairīties no šīs sajūtas, un esmu izveidojusi vasaras bucket listu, jeb lietas, ko es vēlos izdarīt šajā vasarā. Un šajā video es padalīšos ar 20 budžetam draudzīgām lietiņām, ko varētu izdarīt vasarā. Lai vasaras beigās var paskatīties un pateikt, jā, tomēr es kaut ko šovasar esmu izdarījusi. Tad, laika liek netērējam un ķeramies pie pirmās lietas. Pirmais manā sarakstā ir nopeldēties jūrā saulrietā. Visas reizes, kad esmu peldējusies saulrietā, tas ir bijis neaizmirstami. Tā kā paņem kādu draugu, aizbraucat uz jūru vai aiziet uz jūru, ja jums ir tāda iespēja, un nopeldaties vakarā. To var apvienot ar kādu foršu klaču vakaru. Otrā lieta, diezgan līdzīga, nopeldēties Lietuvā. Man šķiet, ka tā sajūta peldoties Lietuvā arī ir kaut kas fantastisks, jo lietus ir vēss, ūdens ir silts, un tu jūties tā kā filmā. Nekas romantiskāks par to nevar būt. Ja līdz lietas skrien uz tuvāko peldvietu un meties iekšā ūdenī. Piecelties kopā ar sauli. Vienkārši pasēdi, ieelpot dziļu pilnu krūti vasaras gaisu, paklausies kā dzied putniņu, palas kādu grāmatu vai, pieņemsim, ieraksti kādu jauku ierakstu savā dienas grāmatā, ja tev ir tāds rituāls, tā kā vienkārši pabaudi burvīgo rītu. Nākamā lieta ir, manuprāt, vasaras neatņemama sastāvdaļa skatīties zvaigžņu lietu. Šogad es ieteiktu atstāt uz augustu, kad zvaigžņu lietas ir ļoti intensīvas. Paņemiet plediņu, aizdoties uz kādu mierīgu vietu, kur nav liels gaismas piesārņojums, un izbaudiet fantastisko dabu. Piektā lieta man ir pierakstīts iet pārgājienā. Manuprāt, pārgājiens ir ļoti foršs veids, kā saliedēties, jo vienmēr rodas kaut kādi šķēršļi, kas jāpārvar pārgājienu laikā, nogurums un vispārējais, un man šķiet, tas ir foršs veids, kā saliedēties. Tad kaut kas līdzīgs pārgājienam ir izbrauciens ar riteņiem. Es neesmu liels riteņu braukšanas fans, man nepatīk izbraukt ar riteni, bet es labprāt uztaisītu kādu garāku pārbraucienu un apvienot varbūt ar kaut kādu pikniku vai vienkārši kādu apskates objektu. Man šķiet, tas varētu būt ļoti jauki. Tad šis ir vairāk man tāds personīgāks - realizēt 5 fotosesijas vasarā, jo es ļoti cenšos iedegt sevī kreatīvo dzirksti atkal. Jūs tikpat labi varat uzlikt tādu nosacījumu, ka vēlaties vasaru vienkārši iemūžināt vai fotogrāfijās vai video, lai jums vasaras beigās ir uz ko atskatīties. Tad es esmu pierakstījusi Disney multfilmu vakars, jo šo es personīgi esmu jau ļoti sen plānojis ar savu draudzeni, bet, manuprāt, tā ir super ideja, ko izdarīt kādā lietainā dienā vasarā. Tā kā jā, paņem kādu draugu, popkornu un vienkārši skatīties visas savas mīļākās Disney multfilmas. Aizbraukt ar vilcienu uz kādu Latvijas pilsētu, kur tu neesi bijis. Vilcienam ir vispār savs šarms, jums ir jāizplāno šis te brauciens, jums ir jāizdomā, kā jūs, pieņemsim, tiksiet no stacijas līdz kaut kādam apskates objektam, un tas nav tik vienkārši kā iekāpt mašīnā un vienkārši aizbraukt, kur tu vēlies. Tāpēc šeit es esmu īpaši piedomājis pie tā, ka es vēlos braukt ar vilcienu uz kādu no šīm pilsētām. Aizbraukt uz Patversmi un izvest pastaigā kādu sunīti. Man šķiet, ka tas ir ļoti jauks veids, kā pavadīt kādu no savām pēcpusdienām, kā arī pie reizes izdarīt kādu super labu darbiņu. Iemācīties kaut ko jaunu. Tas var būt jebkas, ko tu vari iemācīties īsā laika periodā. Es nezinu, pieņemsim, iemācīties salto vai iemācīties nodziedāt dziesmu kādā konkrētā valodā vai iemācīties tamborēt, jebkas, ko sirds vēlās. Sakārtot skapi. Manuprāt, vasaras sākums ir labs laiks, ka to izdarīt, jo mainās garderobe, un tad tu vari atvadīties no kādām ziemas, rudens drēbēm, kuras tas ievērojas, ka neesi vilcis visu sezonu.
uzrakstīt vēstuli savam nākotnes es. Tu vari nospraust jau kādu termiņu, kad tu vēlēsi šo vēstuli izlasīt. Piemēram, vai tas būtu pēc gada, pēc 5 gadiem, vai arī, kad tu absolvēsi universitāti vai tiksi savā sapņu darbā. Man šķiet, ka tā varētu būt super jauka ideja un pat tāda kā tradīcija izlasīt šīs vēstules un tad redzēt, kur tu biji un kur tu esi tagad. Turpmākās lietas varētu būt, ka nedaudz prasa kādus līdzekļus, bet tāpat tās neko ekstrēmu daudz. 14. man ir pierakstīts izbraukt ar subdēli. Man personīgi patīk to darīt, bet es ļoti sen esmu to darījusi, un tāpēc tas ir arī manā sarakstā. To pieņemsim var apvienot, es zinu, ka ir iespējas to darīt saulēktā vai saulrietā pa kādu purvu. Man šķiet, ka tas arī varētu būt riktīgi stilīgi. Vai arī vienkārši, kad aizbrauc uz kādu ezeru, kur piedāvā šādas aktivitātes, vai arī pie jūras. Apmeklēt kādu koncertu jeb festivālu. Vasarā visās malās notiek pilsētas svētki, un tad var apvienot varbūt braukšanu ar vilcienu, ar kādu koncertu, kādos pilsētas svētkos. Tā kā, jā, šis pat īsti neprasa nekādus papildus līdzekļus. Iet salasīt krūmelenes, vai arī jebkuras citas sogas. Man vienkārši ļoti garšo krūmelenes, un es labprāt gribētu salasīt un ielikt sasaldēties priekš ziemas. Tā, manuprāt, arī ir forša gan randiņa ideja patiesībā, gan arī vienkārši kā parūpēties par to, lai ziemā arī varētu nogaršot nedaudz vasaras. Nākamais man ir pierakstīts uztaisīt pikniku. Es pieņemsim plānoju šo pikniku taisīt kopā ar savu draudzeni, un mēs plānojam arī tamborēt. Tā kā man šeit ļoti forša doma ir apvienot pikniku ar kaut kādām radošām aktivitātēm, vai nu zīmēšanu, vai svecīšu apgleznošanu, vai to pašu tamborēšanu. Tā kā man šeit tas varētu būt ļoti jauki. Uztaisīt meiteņu vakaru, jeb vēl es šobrīd domāju par dārza ballīti. Man šķiet, ka to būtu jauka darīt kaut kad uz vasaras jau otru pusi, to apvienot ar kaut kādu paštaisītu kokteļu pagatavošanu vai arī ar savu mīļāko ēdienu gatavošanu, vai vienkārši uztaisīt to kā galda spēļu vakaru. Man šķiet, tā arī varētu būt tāda forša tradīcija, ka katru vasaru tiek uz vasaras beigām uzrīkota kāda dārza ballīte, kurā tad atskatās uz vasaru un uztais kādu jauku aktivitāti. Laivu brauciens, bez kā, manuprāt, nav iedomājumi vispār vasara. Ja jūs nekad neesat devušies laivu braucienā, tad ļoti rekomendēju, bet to noteikti ir jāsāk plānot laikus, jo gandrīz visi, manuprāt, vasarā dodās laivu braucienā. Es jau zinu, ka es došos laivu braucienā, tāpēc es šos iekļāvu savā sarakstā. Es tikko sapratu, ka manā sarakstā nevis 20, bet 19 lietas, tāpēc es varbūt varētu lūgt jums šajā palīdzību. Ja jums ir kāda ideja, ko jūs domājat, ka es varētu realizēt šīs vasaras laikā, un jums šķiet, ka man varētu patikt, tad droši ieraksti komentārā, un varbūt tieši tavu ideju es iekļaušu savā vasaras bucket listā. Es nezinu, vai man izdosies visu realizēt šīs vasaras laikā, bet es ļoti centīšos, jo tas bija arī iemesls, kāpēc es šīs lietas veidoju budžetam draudzīgas, lai man nebūtu nekādu attaisnojumu šo te nerealizēt. Man šķiet, ka bucket list ir superīga ideja, lai vasaras beigās varētu paskatīties un tomēr saprast, ka vasara nav bijusi tik vienmuļa, kā mums bieži vien var šķist. Ceru, ka tev kāda no manām idejām noderēja vai vienkārši iedvesmo izveidot savu šīs vasaras bucket listu, lai tev super duper izdosies šīta diena, un ceru tev redzēt nākamajā video. Atā!